korekums jāpalūdz atļauj, bet, lai citiem arī tiek, lai nav tikai mums. Re. Tātad šī ir lielā bilde, kā izskatās tie fjordi. Šis ir tas kanāls, pa ko es runāju, Parī kanāls, pa kuru kursē zvejnieki kuģīši, kur arī valk iekšā fjordos. Tu patreiz esi tehniskas problēmas. Jā. Vēlreiz? Kas notiek? Es iesprūdu pirmajā slaidā, kaut kur pazudēju. Labi. Un droši vien tev jānotīš atkal tā trešā podziņa, lai tev paliek lielāks ekrāns un pazūd thumbnailiņu. Ja tagad viņi parādījās. Tā ir otrā, trešā. Jā. Un tagad tu vēl kaut ko izdarīji, lai melnais ekrāns paliek par bildi. Parādījās. Jā. Jā. Ka tas tā galā un paldies cilvēkiem savādāk būtu čuši. Jā. Tā ir lielā fjorda bilde, kā tas izskatās. Dzeltenais punkts ir Kaleta Marija. Es mazliet Kaleta vai Kadeta? Kaleta, vai ne? Kaleta Marija. Es atrakstīju, Kaleta, manuprāt. Kaleta nozīmē maza osta, bet pa lielam tur nav osta. Tur ir vecie baļķi, kuru agrāk bija piestātni, un tas ir pēdējais punkts, uz kuru atnāk ceļš. Ja? Kur ir Ushuaia, tā ir tā Argentīnas lielākā pilsēta. Viņa, man liekas, vispār skaitās viss tālākā pilsēta uz dienvidiem. Attiecībā pret Antarktīdu. Un šī te ir robeža starp Čīli un Argentīnu. Un tie sarkanie punkti ir Seafood un Glacier Expedition, kur mēs bijām arī par viņiem rādījuši bildes. Un tad šeit aiz stūra ir Marinelli un kamēr tu vēl esi šanī bildē, tā robeža ar Argentīnu, viņa visās kartēs arī tāda ir kā Excelī. Jā, un tu zini to stāstu, izstāstīs to stāstu, vai ne, kāpēc viņa tāda ir? Jā, es stāstu tu, jo es esmu aizmirsis. Okay. Tas stāsts ir, viņš nav sevišķi augsts, jo bija tā, ka vēsturiski Čīle karoja, tagad ar kaimiņu valstīm, es nezinu, kurām, vai viņam Peru un kas tur vēl augšā viņiem ir Bolīvija, bet viņi karoja divām valstīm, un argentīnieši ir tā kā pateikuši, ka, ja viņi neatdos to lejas daļas teritoriju Argentīnai, ka viņi pieslēgsies tiem diviem un būs pa galam visa Čīle. Un līdz ar to tad šo daļu viņi vienkārši bija spiesti atdot, tāpēc tā robeža ir tā kā novilkta līnijā. Ja? Un kā čīlieši teica, tur nekas tāds nav, tur ir pliks ledus un vēl kaut kas, bet vienkārši tas pats gājiens tāds diezgan, man liekas, šobrīd tā kā bišķiņā atbalsojās uz mūsdienu pasaules šobrīd reālajām, kas notiek tāda diezgan brutālā situācijas izmantošana par to, ka otriem ir grūti. Līdz ar to tur tā mīlestība pret argentīniešiem nav ļoti liela. Kāpēc lai būtu? Tā ir lielā bilde, kā mēs tur ceļojām, un tad es izstāstīšu tagad par to jūras kajaks pirmo ekspedīcijas daļu, kas ir Seafood un Glacier Expedition. Nokļūšana līdz fjordam. Tas viss ir patiešām nekurienē, jo mēs braucām no Punta Arenas līdz Kaleta Marija 9 stundas ar džipu, kas bija interesants, nezinu kā austīm, bet tas brauciens nebija tā kā garlaicīgs, tāpēc, ka mainījās visu laiku tas skats. Sākumā bija tas, ko viņi sauc par, kā viņi saucās līdzinās vietas par pampas, jā, ka viņš vienkārši tāds milzīgs teritorijas, un tur ir daudz lamas, kas skraida, ko viņi sauc par guanako. Viņi skrāja tur ļoti daudz, un tur var skatīties, un tur pamazām parādās koki, un tur vienā brīdī mēs piebraucām kalnos un nobraucām lejā pie liela ezera, un tā bija interesants tas ceļš. Pēc tam mēs kāpām iekšā kuģī, un no Kaletas Marijas mēs braucām līdz Darvina fjordam 5 stundas zvejnieku kuģīt apmēram, jo bija paredzēts, ka mēs brauksim ar kajakiem, bet bija prognozēs bija spēcīgs vējš, un ja tur iepūš spēcīgs vējš, tad nekur nevar aizbraukt. To vienkārši ar cilvēku spēku nepietiek. Tas, kas tur ir, Kaletām arī ir viena šāda māja, kurā dzīvo vīriņš, kuram ir krāsniņa, kurš pa ziemu arī tur nedzīvo. Viņš teica, ka te nav ko meklēt, jo ziemā šeit viņiem sasniegot 2-3 metru sniegs. Un tas arī skaidro to, kāpēc tur ir tik daudz tie ledāji, jo tas sniega masa joprojām tur ir daudz, un es saprotu, ka to klimata maiņu viņš sniegs tur paliek vairāk, nevis mazāk. Tā kā tur ziemā ir, riktīgi ziema, ja?
Un šeit mēs esam atbraukuši, un kajaki jau bija atvest, un tagad mēs tā kā visām savām mantām sākam domāt, ko ņemt līdzi, ko atstāt. Te ausis pozē pie tāda liela šteles. Kā jums liekas, kas tā ir par šteli? Tā štela man šī bilde izstāsta pēc kaut kādas traktora detaļas. Jā, bet tu zini, ka viņi ir no īsta kaula, vai ne? Jā. Tas ir vaļā mugurkaula skriemels, ja tā kā tie kaut kur viņi tur klīst tie vaļi, jā. Nu tā kā tas ir sākums visam. Tā kā mēs bijām plānojuši, ka mēs šeit paliksim pa nakti, bet uzreiz vajadzēja sakrāmēties, aizvest mantas kuģī un braukt tālāk. Tā, kaut kas tā. Jā. Šeit ir jau procesi beidzies, kur ir maza laiviņa, jo ar mazo laiviņu mēs savedām visas savas mantas. Un tad mēs paši ar kajakiem aizbraucām, savilkām kajakas augšā, un mums bija mazs zvejnieku kuģis, kuram kapteinis ir šis te vīriņš, kuram ir iesauka marihuana. Tu atceries, kāpēc viņš bija marihuana? To, man liekas, jādarbina fantāzija un jāļauj tik minēt. Kāpēc? Jā, bet viņi sauc arī vietējie čaļi par kapteini marihuana. Arī par radio viņi izsauc vienmēr 16. kanālā kapteini marihuana uz JP Calling. Jā, un šis otrs puisis ir viņa palīgs, kurš palīdz viņi ir divatā, tur nav tā, ka kapteinis staigā baltā uzvalkā un čaus rukā, bet viņi ir divi, viņa komandā ir divi, viņi zvejo, viņi ķer krabis un viss pārējās gliemenis, ko es izstāstīšu, tā kā viņi divi tā strādā. Mēs braucām arī tādu īstu zvejnieku kuģi, nevis tās kaut kāds, kas tur vadā tikai turisti, bet turisti, protams, tad, kad Kamilo organizēja tās grupas tajā fjordā, tad viņus vadā, un tad viņiem ir prieks, bet tā dzīve bija ļoti īsta, tas bija forši. Tā, šito mums skaņa nesanāca, bez palaidām. Vai tev ir arī mirklis pastāstīt par zvejnieku izcelsmi tur rajonā? Vai tev par zvejnieku izcelsmi? Nu, ka gan šie divi, gan tur vēl otrs kuģītis, un man liekas, tie ir 5 vienīgie, ja varēja saprast. Nu, tie 2 kuģīši, kas tur figurē, jo tie apstākļi ir diezgan nežēlīgi priekš zvejas un nevienam baigi nekāro. Un JP ar Kamilo viņu zina jau gadus 10, bet gadus 10 vai 15 atpakaļ tie marihuana un draugi ir parādījušies tur lejā dienvidos, jo viņi mūk no varas iestādēm, kas augstās ziemeļos viņus meklē. Viņi varbūt, policija viņus meklē, viņi varbūt sataisījuši kaut kādu ziepes un kriminālu noziegumus. Jā, tas tā nemaz dienvidos policija nebrauc un viņiem viss ir droši un pases uz kuģi atstāt varot, tur vakarā pie uguns, kur ja kaut kādas sarunas pārāk iekais, tad varbūt vajagot izvērtēt un iet uz telti gulēt, nevis pastāvēt uz savu taisnību. Jā, JP teica, ja piedāvā iedzert, tad labāk nevajag, jo iedzerot un tad sākot kauties un pa laikam viens otru arī nodarot. Tāds labs intro bija sākumā par čariem. Jā. Bet marihuāna visu laiku smaidīja, viņš man likās tik ļoti tāds oms sevī, ka likās forši vienkārši. Jā. Tā, labi, es pamēģināšu palaist, varbūt brīnums notiek, bet man izskaņa, sauc saka, tev ir vai nav? Ja kāds lasa no lūpām tikai, es ne. Laisam garām. Labi, te ir vakarā, mēs esam piebraukuši, te arī bija video, mēs šito neatrisinājām, jā, tā kā, diemžēl. Un braucām 5 stundas, un mēs bijām ritīgā naktī, un lija lietus vienkārši, un tad arī tādu lietu, tad no tā kuģīša, tur bija otrs kuģīts, jā, viņiem bija balīti kaut kādu, vismaz, tur bija vairāk cilvēku uz otru kuģi, tad mūsu laiviņu atved, un tad mēs 3 kaut kādā, ne tad ekipāži, vairāk. Maricello. Tas ir rīts, jā, rīts ir skaists, ir 2 kuģi, un tad mums ir mūsu laivas, mēs sapakojam laivas, un no šeienes mēs tālāk dodamies skaikiem. Tad tāda bija tāda episks, tāds rīti ledāja, viss smuks un saule nespīdēja, bišķi, kuri noskaidrojas, bet no rīta lietas atceros, ka mēs gājām uz brokastīm. Brokas bija pie kapteiņa, kapteinis bija uztaisījis pīrādziņus ceptu seļā, ja, siltus, ja tā ir tā, nezinu, vai tā saucās kambīze, man gribās viņu saukt par kambīze, bet tur ir virtuvīti, kur stūrī ir gāzes plīts, un tur pat blakus ir milzīgs motors dīzeļi, kas darbiņ to kuģi, un motoram pa sāniem ir 2 gultas vietas, ja tur ir siltākā vieta. Tā viss tā diezgan pamat, tā bija interesanti, jā. Tā kā mēs te vēl paēdām brokastus, un tālāk, tā bija pirmā diena, kad mēs devāmies uz pirmo ledāju. Pirmais īriens, pirmie šķērsojumi, tā.
Te ir kopsavilkojums par to, kas bija tajos fjordos. Tad sarkanā līnija, pirmā diena, tas zaļais punkts ir tas, kur mēs tagad sākam airēt. Mēs pārairējām pāri, un šis ir ausim, viss no GPS, viss ir tā kā ir arī braukts. Te ir pirmais ledājs, ko mēs apstīsimies. Te būs otrais Darvina ledājs ar divām tā kā kājām, un te ir trešais, kas ir New Zealand ledājs. Nu, tie ledāji, protams, viņi tā kā jumtu norāja, kad ierauga tos mērogs. Es daudz arī staigājis pa Himalajiem un arī redzētu ledāju, bet tas viņu mērogs, viņš ir tā kā milzīgs. Un vēl, kas ir interesanti, ka viņi beidzās okeānā, jo tomēr vienā pusē klusais okeāns, otrā Atlantijas okeāns, tad viņi pa vidu tur satiek kopā. Man liekas, ka mēs prasījām, ka nekādas jūtas nav. Viņš tā kā ir fjords, kurš ir divu okeānu savienojums. Un kas ir interesanti, ka tas ledājs, viņš jau tā kā visi ledāji, viņš lēnām pārvietojās. Un viņš pa laikam gāžās iekšā ūdenī, un tad viņš rada tādu riktīgi lielu skaņu, tā kā tādu pērkonu pilnīgi. Tas tā kā interesanti, kā tie gabali gāžās iekšā. Saboja man ļoti patika, jo viņš atšķīrās no pāriem. Es jau nezināju, tas bija pirmais ledājs, jo viņam priekšā bija klīns, un tur bija tāda sūniņa, un tur bija priedītes, un tur tā kā dzīvā daba, un tad priekšā tu redzi šeit tā kā, var redzēt tevi, jā, Austi? Šeit ir tā vieta, kur tas viss pamazām gāžās lejā vienkārši, un tas pret to klinti tā skaņa, vienkārši, tur tāda superīga vieta, un visi tie tornīši, viss tāds, wow. Mēs uzskrējām ar Austrijas, viņu uzrāva augšā, Kamilo bija pa slinti, bet tur bija super vieta, jā, smuka. Jā, kur visi tie veidojumi, kā satiks, un tur arī daudz ogas varētu paēst pārējiem. Tagad tas bija pirmais ledājs, ko mēs ieraudzījām, tāds atšķirīgs no pārējiem. Pārējie bija daudz tādi augstāki un tādi, bez augiem viņi bija tādi, jo viņi, iespējams, tāpēc, ka dziļāk uz ziemeļiem. Un te bija atsevišķa daļa pa labi, kur Kamilo mūs aizveda, tāda pelēka un smilšaini, jā, bet tur viss tā kā upē ārā, un tad tas, ko es rādīju, tas bija vairāk pa labi. Ja jūs apstieties uz mums abiem diviem, mēs esam Čīles vasarā, jā, tur ir Čīles vasara, jā. Februāris, marts, janvāris ir vasara, bet, tā kā vējš pūš un tad baigais. Patagonijas vasara, normāla temperatūra dienā pa 10 grādiem. Jā, no rīta 5-6, jā. Jā, 5-6, un Patagonijas vasaras īpatnība, ka dienas laikā 4 gada laikus var piedzīvot, ja paveicās. Ja nepaveicās, varbūt tikai viens lietus. Abā dienā mums pāris stundas spīdēja saule, tā ka pierauj degunu, uzpūt vējš, nolīja kārtīgi lietus, vakarā krusa nobirst un varēja. Tā bija, kā Alsis saka, viņš patiešām bija ļoti mainīgs, jā, un es teiktu, ka tā paskaitot, lielāko daļu līja. Labi, ka mums bija jauna, laba pēles, un mēs varējām viņā sēdēt, jo, bija dienas, ka vienkārši, tā pilināja, negāz baigi. Jā, un te tas ledājs piebraucām viņam bišķi tuvāk. Jā, es palaidīšu skaņas nebūs, bet te bišķi varēs redzēt vienkārši šī sajūta, kā izskatās. Tev lejā viss peld tur. Jā, pie ledājiem te ir mazāk, kaut kādās bildēs ir vairāk tie ledus gabali, frapes, tā kā kafijā. Tās frapes varbūt tur tuvumā ir, ja neseko līdzi laikapstākļiem, vējam un plūdiem, tāds var izvērsties bīstami, jo viņas var sablīvēties pie tā ledāja un tu netiec ārā. Bet vēl kas ļoti interesanti arī, viena lieta, ka tie ledāji ar šausmīgu troksni krīt iekšā, tā kā pērkons tur dārdi. Bet tad, kad tie ledus gabali sakrituši un salūzuši mazos gabaliņos, un viņi tur lēnām pūst un gaisa burbulīši nāk ārā, tad tur tāda skaņa kā popkorns tev visu apkārt. Ledāji, ir tāda īpatnējas marža gaisā un visu apkārt popkorns pa augšu tā. Jā, un šī ir vieta, kur mēs nakšņojām 2 vai 3 naktis, tā ir tā viņa bāzes nometne, viņi sauc viņu par rančo, pa lielam tur ir tāda nojuma, nekāda uzbūvēta. Un tā ir kapteiņa marihuānas vieta, rančo, jo tie zvejnieki pa tādām dažādām vietām sabūvējuši tās nojumas, viņi nav baigi daudz, es pieļauju, ka mums saprot kaut kādā 1, 2 katram varbūt. Un tad, ja citi zvejnieki brauc, tad viņi prasa atļauju, jo viņi te var palikt, jā. Bet šeit bija tāda arī tāda pārsteiguma, ka mēs dzīvojam nekurienē kaut kādā rančo un vakarā vīri ierubīja ģeneratoru un vīriem ir Starlinks, protams, jo skaidrs, ka viņi taču grib dzīvot. Tādā ziņā bija tāds, kas šis. Bet vieta ļoti interesanta. Viņi saucās Punta Kanoe un Punta ir tāpat kā Punta Renas. Punta ir zemes raks. Šī zemes raks, jeb kas ir Punta, ir zemes raks un tur esot
sapratu, kaut kas atraduši indiāņu kanoju un teikti nosaukuši viņu par kanoju. Mēs šajos krūmos tur dzīvojam. Nu jā, un tas kuģītis viņam tur nobāzēts, tur paisumu bēgumu, un tad laiviņi viņu uz viņu aizbrauc, jo pat diena bija tā, ka mēs braucām ar kajkiem pa tiem fjordiem savās darīšanās, un zvejnieki vīri vienkārši zvejoja. Un, nu, priekš mums vakariņas dažreiz arī zvejoja, bet ne tikai priekš mums. Nu tā tas rančo tur izskatās, tur vienkārši pāris sienas, te viņi bija arī sastiepuši kaut kādas zvejas mašīnas un nezinu vēl kaut ko, jo nu tā kā gribēja, saprot, tā kā vairāk, nu, lai viņi var ikdienā dzīvot, jo kā Alcis teica, viņam uz tā kuģi dzīvo. Viņam tur visu laiku uz tā kuģi, es saprotu, arī cauri gadu, tā kā aizbrauc sapelna piķi, tad aizbrauc uz Punta Arenas, aiziet uz Krogu vai tie meitenēm, notriec visu un brauc apakaļ tā dzīves. Jā. Nu, un otrā dienā mēs devāmies uz Darvinu ledā, jo Darvins tur ir pēc Magellāna Darvins, kas baidos nesmūdēties, labāk neteikšu, kurā gadā ko, bet viņš ar vienu no Britu tiem izpētes kuģiem, viņš bija jauns zinātnieks, jo viņš arī tad bija tamī galā, un tad viņš arī tur pierakstīja visā. Ar Beagle kanāls. Jā. Un tur ir Darvina virsotne, kas ir 2 pāri, ja, bet arī tas Darvina ledājs. Mēs sākām ziņu braukt un skatāmies, ka tur ir kuģīts nav par ko ies, un mēs piebraucām klāt, un vīriņi vienkārši te vāca gliemenis, viņi vāca jūras ķēmītes, angliskais skalops, ja? Tāda fīčiņa, ko var reist arī jēlu, kas ir pilna ar proteīnu un obaltumvielām, ja? Un, nu jā, nu šitas ir Darvina ledājs, arī masīvs, vienkārši te var redzēt, kur ir laiviņas un kajaki, ja, un tāda, nu tā siena, es pat nezinu, mēs pie viņas, nu tur puiši brauc tuvāk, man kaut kā nebija baigās apetītes, bet nu tā siena, es nezinu, cik viņa augsts, nu tur ir pāris 100 metru, vai ne, tur tā kā masīvi. Jūs jau arī puskilometru kaut kur bijāt no viņas, ne? Viņi ir augsts tavuprāt? Nu, augsts. Jā, augsts. Un tur viss gāžās iekšā. Un, ja iekrīt liels gabals, nu tur tāds foršs vilnis aiziet vienkārši. Tā, tur tāds glusts izskatās, jā, bet kad iekrīt lielais būkšķis, tad jau viss saviņojās. Nu, šeit mums bija pirmā sastapašanās ar dzīvo dabu, es pēc tam pa zvēriem izstāstīšu atsevišķi. Šeit šis te kunkutis, kas te guļ, tas ir plēsonis jūras, nevis jūras, bet leopardronis, lepards sīlu. Es biju skatījies filmas par lepardu sīlu un vienkārši, un tad viņu dzīvē satika, nu, milzīgs, un tāds viņš riktīgs plēsoņi, viņš tur ēd pingvīns un viss pārējais. Un viņš tur gulēja savā nodabā ar vienu aci, skatījās uz mums, bet tā baigi nekreņķēja. Un labā ziņa, ka viņš neuzbrūk par kajakiem, bet ja tu aprāju rīķī tur, tad es nezinu, kā notiek. Jā, labāk tur negāsties. Nu, un tad mums bija arī pusdienas, jo tas brauciens nebija tāds, nu, tā kā ekskursija. Jā, faktiski no Punta Kanoja, nu, man liekas, kaut kādas 2 vai 3 stundas mēs braucām vienā virzienā. Nu, diezgan bija gabaliņš, ko uzkapāt vienkārši. Un, ja nav vēja, tad labi, ja vējš, tad ir vēl grūti. Nu, un tad mēs nonākam pie tās seafood pieredzes, ja, kad vietējie vīri, tad makšķernieki samakšķerēja, tad viņi noķēra mums pāris 8 kājas. Te ir king crab, kas ir riktīgi delikates, ļoti dārgi restorānos, nu dārgi, jā. Un tad Camilo ir zobārs, viņam ir prakse Santiago de Chile, kas ir Čīles galvaspilsēta, faktiski Čīles vidienā, kur ir daudz siltāks, bet tu tie kajakošana viss ir tā kā viņam sirdslieta, viņš arī tā kā kompānijas īpašnieks. Un tas ir tas vīriņš, ja jūs sabriestat vai jūs braucat uz Čīli, jūs gribat vienkārši, nu, tur paērēties pa tiem fjordiem, ko viss. Kas tad? Turistiņā, nu jā, bet gluži turistiņā nesanāks, tad tomēr ir jāērē, tur tā kā, nu, starp ledus gabaliem vispārējo, ja. Tad Camilo kontaktes tā kā iedošu un tur visu viņš norganizēs un tā. Tā kā, bet, nu, viņa sapratne ir, nu jā, ka tas tā jūras delikatešu daļa ir svarīga un viņi ir, bet, nu, tad viņš arī tur, nu, tā kā pabarot un parādīt un vispārējo. Tā kā mums bija 3 vakaru un tad visu laiku mēs ēdām visāds brīnums tur svaigas, ja tur visa veida gliemenes, tad kur arī guanako gaļa un kartupeļi un tā kā, tik daudz jūras vēl dzīvē nebija ēstas, jā. Griliņš, viss tur šmorējās. Varu tik teikt, ka pēc 9 dienām pilsētā baigi gribējās gaļu. Īstu gaļu. Tā bija. Šitieties skalops, šitā viņš izskatās kā gliemezis, un no viņām vidū ir šitās, tas ir tas pats gliemezis, nu kā ir, un tad šito ēd, viņi arī svaigi ēd, un te ir dažādi veidi gliemežiņos,
pabarojumu piedāvāju. Un te būs video bez skaņas, bet tas skaņa nevajag. Tu vienkārši redzēji, kā vīriņš, kā palīgs tīri tās visas gliemeņas. Un tas, kā Valdis teica, ka viņi tur tos gliemeģus lasa, izklausās tā vienkārši. Tev tur bija kāda bilde arī, kā... Rekur gaisa trūba, tu vari izstāstīt. Jā, tur tāds stūrī vecs kompresors uz laivas rūts un tā dārza šļūteni dzeltenā, pa kur viņi gaisu kačā un, gliemežus, king crabs, jūras ķemītes, tos lielos krabus, viņi nirstot lasa. Džeks biezajā hidrotērpā ar masku un dārzu šļūteni, nezinu, cik tur dziļi tajā augstajā ūdenī un stundām visu dienu. Jā, lasavīts, jā. Tā ka nav nekāda baltmaizīta viņus tur salasīt. Jā, viņi tur tieši tā, viss slapšana augsts un tā, un vietas un tā. Un tad mums bija trešais ledājs, Ņūzīlanda ledājs. Laiks bija riebīgs, lija lietus. Džordžs izdomāja, ka paliks mājās, kad pietiek viņam. Džordžs ir profesionāls kājekis, viņam ir sava kompānija, viņš vēd cilvēks riņķi pa pasauli. Ja jūs gribat ekspedīcijās pa Grenlandu, tad iedosim Džordžu kontaktus. Jā, viņš tur daudz brauc par Grenlandu. Un pie Ņūzīlanda bija vislielākais tas ledus sablīvējumi, un viņi sauc par frapē, ja tas tā kā kafija frapē vai tas dzeriens ir frapē, kad tu patiešām tu airējies pa ledu, un tas tā kā ir jautri, bet tie riski ir vienkārši, atkal tev ir jādomā, lai tu tomēr būtu stabils, jo, ja tu tur apgāzies, pat ja tu māki eskimos, tad tur varētu būt diezgan grūti. Tādi riski, kas ir jāizvērt, ja tur nekādi vīļi, nekas nebija, bet tāda liela ūdens šļūri, Ņūzīlanda. Tad pat ceļām es ieliku bildi, tad Austris uzbildēja, tas ir, musli, protams, kā viņi sauc? Mīdīs. Mīdīs, jā. Mīdīs mums ik pa laikam, Kamilo salasīja uzvārību katlā, vienkārši buļoniņu un ēdam. Tādā ziņā viss tur ir. Tā kā pie mums ar pūsli pa gauju laižot vakarā salasam gailenes, ka Miljo bēguma ūdenī iebrida, kur smukākas nav gaisu redzējušas, salasīja gliemežus, jūras ūdeni bulāņš. Bišķiņi vienkārši saprast, kā ir, vienkārši kā izskatās un tāds smuks grūmīs. Valdis kaut ko baigi stāsta tur fonā. Stāsti par ledu, par to, ka jāuzmanās, ja ir vējš, ka viņš tev var sākt spiest pie ledāja un tā kā tas kādā ziņā tur tā kā, viss pa īstām, man arī patikās, es šajā dienā arī bija tāds nomācies un lietas, kur JP mūsu gids ir aizmaucis, viņš zina, ka mēs esam džeki, kuriem nevajag palīdzību, jā. Bet šis bija tāds interesants, bija nomācies un bija diezgan vērsts tāda savādāka pieredze, tā kā vasara tāda bija, kā bija. Labi, ja ir kādi jautājumi, uzprasām, es tālāk pārsteigšos uz zvēriem ātri, lai bišķiņ iedot attāpu, un tad Ausis izstāstīs par Marinēlī to kapājienu, kur mēs braucām. Uzprasiet man kaut vienu jautājumu, lai es ļoti vientuši jūtos. Ekrāns šī galā. Kurš tavs mīļākais jūras zvērs? Rudolfs. Rudolfs. Ēdamais zvērs, es domāju, bet ļausim Rudolfam. Ēdamais vai? Vēlreiz piedām. Cik dienas jūs tur bijāt? Mums sanāca tā, ka viss tas jūras kajaku daļa bija 10 dienas, tātad 3 dienas ir, kur es tagad beidzuši, tās 3 dienas mēs nokapājām, 1 diena ar to kuģīti iebraucām iekšā, tās ir 4, un tad uz to Marinēlī mēs bijām plānojuši braukt 7, bet vējš bija, bet viņš bija labs, un mēs izkapājām pa 6. Un tad dienu atpakaļ, tā kā es teiktu, tā kā mēs plānojam nākošais pavasarī braukt turien, ka tā visa jūras daļa kopā ar braukšanu turp un atpakaļ būs 12 dienas. Plus tad vēl loģistika un tā. Tā kā, tāds normāls noērējies 10 dienas un katru dienu, stundas 5, 6. 5, 6. 7, 8 arī bija, jā. Bet, parādīšu statistiku pēc tam. Labi, jā. Labi, zvēri.
Dzīvnieku pasauli. Man ir ļoti... pingvīns. Šito es noslinkoju, neaizskrēju skatīties pingvīns, domāju, ka būs vēl, bet šito uzreiz Austris ieraudzīja, kad atbraucām, ka Leta Marija aiz mājas vienkārši plūdmala un viņš aizgāja. Cik viņi tev tur bija? Tu jau nobildēji, ka viņa ducis viņu tur tusēja, nāca tādi metrīgi. Tīri metrīgi un metrīgi. Viņu sauc par King pingvīns, tad tie nav imperiālie, jo tie imperiālie ir lielākie imperatori pingvīni, tie King pingvīns. Tādi līdz nabai krietni. Jā. Un tur tu viņus redz brīvā dabā, jo, protams, tad pa ceļām ir, ko var skatīties pa naudu, kur vienkārši norobežots un tā, bet tas jau mums, kā saka, neatcer. Tad Kamilo noķēra lapsiņu, kas klīda riņķī tajā Marinelī braucienā, bet tā lapsiņa, kā jūs redzēt, nav viņa tāda vairāks, kad kojuta vēl. Tāds interesants tāds veidojums, jā, kad viņa kaut kur klīda riņķī. Lapsiņa bija. Tad šeit, man ir švaka kamera, es vienkārši jums izstāstīšu. Un reku šitas te klūcis, jā, tas ir lepards sils, tas, ko es stāstīju, kas ir ļoti cienījams dzīvnieks. Un šeit ir, es esmu pievilcis, es tagad palielināšu, kvalitāte nebūs laba, bet vismaz var redzēt to mūti, to vienkārši, tāda seja, tad viņš to muti atver, tad tā kā saprot, ka labi nebūs. Un es izkopēju vienu bildi, lai es redzētu, kā viņš izstās dzīvē, šāds viņš izskatās, jā. Viņš tā kā ir rīktīgs mežonis, jā, tā kā tie, kas dabas pētnieki, viņi saka, he's more leopard than seal, jā. Šis pingvīns jau ir tā nodzināts, ka viņš jau, te kaut kāda balva dabūja šitā bilde. Tā kā tas lepards jau tas bija tā kā iespaidīgi, jā. Tad mēs redzējām jūras ziloņus. Jūras ziloņi es biju redzējis kaut kādos raidījumos tādiem lieliem snuķiem, tādiem kā šitiem bija mazāki snuķi, un es biju pārsteigts, ka viņi neguļa zeltainās smiltīs, bet ierāpušies pļavā tusē tur, jo bija ļoti vējaina diena šitā, viņi tur vienkārši tusē tajā pļavā. Un auss noķēra bišķi ņemtiņu, tas būs labs. Bet te jau, tas skaņi var arī... Bildi redzēs. Bet tā viņi tur gulēja mierīgi, un tad viņi priekš mums uztaisīja mazu šoviņu ar tādu rēkoņu, un te bildē arī neredz, bet ārā vēss, viņi silti, viņi kā rēdz tāds dūmu mākonis nāk ārā īstenībā no tās mutes, tvaiks. Un tā viņi parādījās, un tad nolikās atpakaļ gulēt savā. Pareizi ir, bišķi. Tāds normāls, pieļauj, ka vīrieši ziņas pārstāvi, ne? Viņas sasniedz, gaņo. Un tad, kā es teicu, ir ļoti daudz lamas vai guanakos. Šitie ir no Torres del Paine, jo tā, kad mēs braucām uz fjordiem, viņu bija daudz, bet mēs braucām džipu, mēs nestājāmies. Bet viņi tā kā mājdzīvnieki, un viņi vēsturiski priekš vietējiem indiāņiem, kas tur dzīvo, viņiem iegūst visu, tur spalvu, gaļu, tur ādas un cīpnes, visu, jā, guanakos. Vēl mēs redzējām albatrosus, delfīnus daži redzēja, pādošs pingvīns, bebru galvaskaus. Bebri ievazāti no Eiropas, daudz tur ir, diezgan daudz apludināts lietas. Vali mēs neredzējām, bet esot bijis arī kanālā, tā kā smukas tās visas tās astes episkās tur mūsu gadījumā nebija. Tā. Valis bijis Pērī kanālā, bet bija arī draugi, kas lasīja ziņās, ka Valis bijis viņš apēja to Magelāna čaurumā, kur mēs ar prāmu braucām pāri, bet tas tāpēc, ka viņi kaut kādu piepūšamo laivu par kajaku nosauca, tad nav ko. Tas bija īstenībā ļoti bīstam, jo ar tādu laivu tur iekāpjot, iepūš vējš, tu vispār neko nevar izdarīt. Tas tā kā jau normāli kajaku nevar izbraukt. Labi, Austrija, aidā, tev ir ātri jārunā. Es ātri runāt, tas ir mans otrs es. Man tikai jāparāda. Tu tagad kaut kā pārslēgsies, vai ne? Ceru, ka tu atslēgs savu rādāmo, un tad parādīsies mans rādāmais. Var redzēt, redzu, ka māja galvu. Man būs tāds statistiski sportisks pārskatiņš par nākamajām 6 dienām. Te ar zilo krāsu pirmās 3, te mēs dzīvojam. Cilvēks ļoti labi redz, ka Kristi kopā ar visu ģimeni. Tas gan ir forši klausēt. Jā, arī tur figurēju un vēl dažus redzēju. Ir paplašinātā sastāvā mūs skatās. Un 3. dienas beigās pieēstiem vēderiem tā uz pirkstiem uzmetām ar Kamilo plānu, kur kā tikt no šī fjorda, no šiem ledājiem, no tās naktsmītnes te uz nākamo fjordu, kur ir
te apakšā Marinelli, tā ledāja mēle, kas ir lielākais, skaistākais, esot smukāks par Antarktīdu vasarā. Tas ir maziņa bildīt, tā jābūt ir, vai tu tev lielā, vai es tikai redzu maziņu bombu, tagad ir bišķi lielāka. Es tikai precizēju vienkārši. Jā, par lielai bildītei. Es man lielāka, tad es tev vienkārši, jā. Viss, piedod, jā. Ļoti labi. Jā, te bija, nu tā, ar pirkstu iebakstītas kartē aptuvenās apmešanās vietas. Šis augšpusē ir tas lielais kanāls, kas augšā ieiet Magellāna šaurumā. Austrī, tur nav karte. Ir tikai otrā daļa sastāvs dienas, tikai tavs pirmais sāks. Jūs gan esat izturīgi, jā. Tas nozīmē, ka nav pārsteigties. Man jābeidz šērot, visticamāk. Paldies. Jā. Kā tie cilvēki lido kosmosā, es nesaprotu. Jā, tagad ir. Paldies, liels, jā. Superīgi. Plāns saucās, jā? Jā, viss tagad ir. Nu, un Pele arī kustās, es redzu. Jā, tā tad te apakšā bija tas rančo, kur mēs jūras veltes baudījām, te pa labi kempiņziņš ir Caleta Marija. Šis augšpusē ir tas lielais kanāls, tas nav Beagle kanāls kaut kur ārpus kartas, bet tas ir vienkārši kanāls, kas te augšā Magellāna šaurumā ieiet. Un kanāls vienmēr vējains un viļņains, un jautājums ir, kad viņi noķert ar mazāku vēju, ar mazāku vilni. Un tas droši vien tam pārbraucienam tas lielākais izaicinājums, ko arī tie čīlieši nebija iepriekš darījuši. Tikt vienā dienā kaut kur uz augšu, figurēja domas, ka varbūt tai pašā dienā jau aizšaut arī tālāk, bet tas tā optimistiski bija tā, ka viena diena, otra, trešā te uz bāzes nometnīti, 4. Magellāns un atpakaļ. Un tad kā sajies, vai bija leģendas, ka varot no šitajienes aizšaut atpakaļ pa vienu dienu, ja ir labs pavējš, ja nē, tad 5-6 dienās tikt atpakaļ, bet savukārt, ja viss slikti, tad kādā vietā varbūt iesprūst un palikt uz nakšņošanu. Jā, no šejienes, no rančo mēs braucām ārā ar domu, ka paiku vajag tur 5 līdz 8 dienām jābūt gataviem tādam pavērsienam. Jā, Klaus saka, tu nekad nezini, tu vari plānot, ko tu gribi. Vienkārši tur ir ļoti jāvadās pēc tā, kā ir. Ja ir labs laiks, pa lielam jākapā, tur nav ko tur domāt. Jā. Tā arī mēs darījām. Tā mēs arī darījām. Tagad tas tāds plāns un te fakts. Tā 4. Tā brauciena diena, bet pirmā diena pārbraucienā 25 kilometri. Kopā airējām kādas 5 stundas, tikām te augšā aizvēņā. Es esmu pierakstījis, ka rīts sākās tur pie pārēšanās daudzsološi, parādīšu arī tūliņ bildes dažas. Saule nebija tik daudz, lai izžāvētu to, kas samircis, bet toties arī nelija. Pārāk daudz jau nevajag gribēt. Sapakojāmies, salikām paikas un jā, devāmies ceļā. Un te bija kaut kādas diskusijas tur augšā naktsmītnītnē, vai mums braukt tajā kanālā tikai 5 stundas noairētas, gan krietnes gabals būtu līdz augšai, bet tur augšā arī mūsu draudzīgie zvejnieki bija jau izbraukuši un parādījās atpakaļ, teicās, ka nē, ka vējš. Ka viņi ar kuģi tur nevar izmaukt ārā, kas ir pārāk spēcīgs vējš. Pa tiem viļņiem un svelu viņi tur nelīdīšot. Tā bez liekām domām tad palikām te nakšņot. Grauzām makaronus, atnāca lietus, tā man pierakstīts. Šādi izstāst rančo izbraukšana, 2 tādas no random dēļiem un dzelzs gabaliem būdas. Un te mēs no rīta sakrāmējušies smaidīgi, baigā saule, drusku kaut kas te uzspīd, bet tā arī pa dienu fjords kalnu aizsagā, diezgan mierīgs ūdens un tikai tāds apmācies, smukas bildes apmākušās. Naktsmītnes vietiņa, kā parasti teltīs. Mūsu foršā Agnes telta, kas nav braucis ar Valdi braucot ir tā, ka viesnīcas ir lētas un gadās visādi, bet teltas ir labas, tur ir droši. Šitā telts arī bija 2 dienas no vietas, man liekas, kad lietas un tādi paši slapi likām laivā, kaut ko drusku vējā, ko varēja apžāvēt un bija forši. Otrā diena.
Otrā diena izvērtās bišķi garāk. Otrā diena bija smaga, jā. Otrā diena bija smaga. Izvērtās, bija paredzēts, ka te ir naktsmītnīte, mēs novairējām tālāk, 3,5 km, 9 stundas. Atcerieties skaitli 3,5 km, par to mēs vēl pastrīdēsimies ar Valdi. Lai arī tādā kanālā vienmēr vajadzēja būt vējam no augšas, no Magelāna šauruma, tā kā mums pretvējam manos pierakstos, un arī GPS saka, ka pirmās 2 stundiņas mēs kaut kā vispār te no tā aizsega maucām ar pavēju kaut kādiem 8-9 km stundā, tā kā lidojām, un diezgan ātri, kādās 3 stundās nokļuvām tādā naktsmītnes vietā, tur sāka spīdēt saule. Mēs tik ātri bijām tur, nospriedām, ka ir pāragru, lai pārtrauktu dienu, būs noteikti jāturpina, bet spīdēja saulīt, atgulāmies, pagulējām pusstundiņu. Man liekas, uz 2 stundām mums izstiepās tā gulēšana šeit īstenībā, tāpēc tas 9 stundu kopējais ceļš arī, kopējais ilgums uz ūdens nav tik garš, tur bija tā gulēšana ieskaitīta. Bet tad pēc tā miega un pēc jau tā kā pēcpusdienā, kad mēs līdām ārā ap to stūri izlīdām, tad sākās kapiņš. Tur ātrāk pa kādiem 4-5 km stundā pretvējš vilnis bija kaut kāds jocīgs, man liekas, un te galā sākās tie Messi, Chopī veivs, šito gabaliņu, kas salīdzinoši ir īsāks, mēs kādus 4 stundas, man liekas, tur kapājām tā. Jūrā ir tā, ka Kalsis saka, tagad ir tas pretvējš tāds, ja tev ir 4-5 km stundā, tad, ja viņš nokrīt zem, tad tu ir skaidrs, ka tev jāmetās malā, jo tā enerģija, ko tu ieliec, ir tik liela, ka tu īsti neties priekš. Tur bija tāds uz robežu arī Džordžs, profesionāls teica, ka viņš teica, ka tas tā kā on age vienkārši turpināt vai lekt krastā un nakšņot. Un ar visu optimismu, kā mēs to iespējamo nakts vietu pametām un ar domu, varbūt mēs tiksim tepat līdz tai bāzes nometnītē jau tai dienā. Bet šeit arī savi triki, tā kādi 5 km tas fjordu šķērsojums, un te ir sevišķi vējā un viļņos te pa augšu noteikti nē, tur ir traks tas ūdens. Viņš sanāk kopā, lielais kanāls sanāk kopā fjordu, tur tā kā sāka zīmēties tie Chopī veivs. To fjordu šķērsotais šitā mazā radziņa, bet te šis gabaliņš, lai tā kā drusku aizvējā, bet viņš tur arī bija tāds interesants. Mēs bija jau vakars un bijām priecīgi, ka te neplānotā vietā atradām vietiņu, kas izskatās pēc paliekamas vietas un ar prieku kāpām ārā un palikām pa nakti. Te pāris bildītes pa ceļam. Šis laikam vēl bija pirms tas jau tas smukais pavējš, kad tu teici, tur smugāji. Guļamā vieta, bez jokiem, tur uzēdām un arī rekur pat Valdis guļ. Jā, paldies. Pārējie. Un galā šis jau ir tādā ielokā, tādā veiņā, tādi piekusuši, jūtamies nopelnījuši kārtīgu ēdienreizi, un to vēl nezinām, bet būs jāmeklē telts vietas starp ērkšķiem. Man liekas, ka te aizies video ar visu skaņu. Mēģi. Kā iet, Strats? Sveiks. Sveiks. Normāli noērējamies. Kapiņš. Jā, bija Messi veivs, pretvējš, un kopā šodien 42 kaimi. 25 un 17. Man liekas, atspēlē. Bet to viņa aptīsimies. Es saku 3,5. Bet paskatīsies. Esam fjordā, kur neviens nesot atbrauks ar kaikiem. Un neviens mēs esam divnieki. Jāpriecājas. Ejam pēc. Dzirdēju, ok? Jā, bišķi bremzēts maz man, bet es laupos nezinu. Labi, baigi daudz video nebūs, vēl kāds būs. Bet mēs ejam taisīt ēst, jūras izklaides ir beigušās. Parasta, neparasta, bet tāda ekspedīcija veidīga pārticiņa, vietējās ogas toties, čaurī ogas, kuras mums... Austrijas būs diezgan brutāls, kāds arī esmu. Mums ir pusstunda vēl, man ir vēl ko iegāst, tā kā piedod bišķiņ klāt čabiņu. Labi. Naktiņa parastā teltī. 6. diena
te nodzīvojamies uz vietas, pārbraucām pāri tam fjordam, lielajā naktsmītnītē, tāds īsts gabaliņš tur drusku dabūjām, sagaidījām, ka sāk līt lietus, un tad izbraucām apskatīt ledus gabaliņus, kas jau pie fjorda parādās. Šitā, man liekas, ir no iepriekšējās dienas. Bet smuki, jā. Un tur mēs tur tanī vienā ielokā līdz kuram reizēm lielie kruīzi kuģi atbrauc, bet sen viņi neesot redzēti. Tā mums teica, te mēs redzējām tās bebru sekas, kas ir liela nelaime tur, jo bebri, bet viņi nav viņiem dabīgie ienaidnieki, un viņi pēc plūdus nobendē kokus. Un vēl mēs redzējām tādu interesantu izstrādājumu, kā nekurienes vidū kilometru no krasta plastmasas laipas saliktus. Turistus izrādās ar laivu tur pieved klāt, lai viņiem vieglāk pastaigāt. Un, nebijām īsti ierēķinājuši plūdmaiņu. Tas, kur mēs bijām uzcēluši telti, tad, kad bija bēgums, izrādījās diezgan tāda aplūstoša teritorija. Pārbīdījām telti drusku uz augšu ar nelielu risku, vai būs lielais haiteids vai mazais haiteids. Gājām gulēt, spēlējot loteriju, no rīta pamodāmies sausi. Loterijā uzvarējām. 4. diena mazajā ekspedīcijas ārējieniņā uz Marinellijas mukumu un atpakaļ. Neesam vēl izdzēruši rīta kafiju, kā sen neredzētais prāmis pēkšņi parādās pie apvāršņa. Par lielu prieku visai apkalpei un turistiem vestēs. Viņi varēja mūs safučēt kārtīgi, kā neredzētas zvērus. Mēs viņus arī pafučējām. Un, tur jau Marinellija ledājs, kas lielāks un skaistāks kā Antarktīda vasarā. Un Džordžam tas bija tāds, viņš bija pa viņu laikam palasījis, tas bija tā kā Elbrusā, un tagad jau palicis vairs tikai atkāpt mājās. Pusdienu pauze parastā. Ātējs mēģināja noķert timelaps un parādīt. Apmēram 10 vertikālie centimetri bija starp ūdeni augstajā taidā un telti palikuši, bet 10 centimetri pietiek. 5. diena laižam atpakaļ. To divu dienu gabalu norullējām vienā dienā, un arī jāsaka, šīs 8 stundās mēs 2 stundas te pagulējām, jo mēs gaidījām mūsu čiliešu draugus, kuriem no rīta likās, ka... Mūsu gīdus kuriem likās, ka mēs esam par ātru un pat raku airējam un laižiet, ka vien paši tanī lielajā kanālā mēs te pabeigsim vēl brokastis un kaut kad vēlāk satiksimies. Kaut kā sanāca nesaprašanās, vai mēs tiksimies tur galā vai te pa vidu. Un tā mēs ar Valdu un Džordžu viņus te gaidījām un viņi neparādījās. Un tad mēs nospriedām, ka tā nekad nedariet un braucām uz galu un tur viņi bija. Atpakaļ ceļā vējš bija no aizmugurs, tas bija labi, bet beigais tāds sērps un ātrums tur nesanāca. Diezgan sanāca nomocīties arī ar brāzmām un straumi. Un laivas noturēšana kursā, tā ka, bija jauki. Gliemežu bildītas, te mēs tanī ielociņā kāpām kalnos, ķerot radio sakaru izplatību un cerot, ka pa gabalu varēs ieraudzīt varbūt viņus kaut kur. Bet tā nesanāca. Jā, jo tas vējš bija diezgan tāds, ka tas bija tāds bišķis pat kreņķi, jo vai viņi nav tur, nezinu, kaut kur aprauši riņķī vai vēl kaut ko, jo tur tā nebija baigāt čiliņām. Mēs tā kā nezinājām, kas viņiem notiks, vai ne? Un viens video, un tad es pavisam ātri izskriešu. Visādas muļķības mēs darām baseinos, jūrās, upēs un mācamies un smejamies, kā šitā, es māku šitā laivu izdarīt. Bet ikdienā jau reti, kad sanāk tās muļķības pielietot. Te bija tā retā reize Valdim zvaigžņu stunda, ka rodeo stila iekāpšana no akmeņaina krasta pēc ūdens paņemšanas noderēja. Skatieties, kā viņš izpildās uzlecot uz vēdera un čiki, jo tur savādāk tiešām no tiem akmeņiem viļņiem sitoties un vējam pūšot tur bez variantiem. Tā, normāli, relatīvi sausā tikt iekšā. 5 zvaigznes, 5 no 5, Valdi. Un pēdējā pārbrauciena dienā, it kā tāds īsts gabaliņš, 23 kilometri, te galā mums bija jāsāk, lai mēs tiktu pie tiem ziloņu roņiem, bet tas arī bija tāds ātri, viņš veicās, bet niknas vējš kanālā, kamēr tika tās salas aizsagā un
Un tas crossings te tāds diezgan garš. Jā, nu šis līdz, jā, kā Osa saka, tas saucās crossing, tas ir visgrūtākais, jo te pūš vējš un tevi jātur kantu. Šis bija diezgan, aiz tām saliņām jau bija mierīgāk, bet tas pirmais bija diezgan pasmaks, jā, tas kāpājiens. Jā, galā ziloņi roņi, albatros putni, nezinu, man liekas, viņi nav pieradināti, bet sajūta, ka tie milzaņi, bet ka viņi lido kā kājas tev pēc maizītes. Diemžēl tur tanī stūrī vējš sapūš miskasti, bet ienēsot, viņi dievojās no vietējiem zvejniekiem, tur no gliemežu un lašu fermām augstāk, un tāda mūsdienu realitāte. Atceramies par plasmas maisiņiem, kaut kur viņi nonāk. Ja mēs no laukiem mājās braucam ar kartupeļu maisiem, tur vietējie ar gliemežu maisu, pēdējā bilde ar kriminālajiem autoritātēm un prāmītis un laižam jau atpakaļ mājās. Un kopējā statistika drusku pa dienām. Kilometri laiks jūrā, cigos no rīta sākām dienu, centāmies ap 9. Katru vakaru nospried, ka rīt gan varbūt vējš, davai ātrāk, un tas, davai ātrāk beidzās ap 9. Mēs turējām čīliešus tur tonusā, jā. Tāpēc... Mēs viņus ļoti turējām tonusā, gan ar sākuma laiku, gan ar kilometru skaitu, gan stundām uz viņu tādiem. Viņi tā bija sūdzības par to, ka jāērē. Bet mēs taču ekspedīcijā esam gatavi braukuši. Paldies, vecīt, jā. Es kamēr pārslēgšos uzspēciet Austrim kādu jautājumu, lai viņam nav vientuļ par to, ko viņš stāstīja. Mums ir statistikas guru. Tas varbūt būs. Tā. Tu man tā triec, ka cilvēki nepaspēja saklausīt, lai izdomāt. Jā, kaut kā vienmēr, es arī mums vienkārši ir vēl daudz sadaļas, es vienkārši tīri egoistiski sapratu, es esmu nosēdējis, ka noteikti kopā kādu dienu tieši tā viss, ja es tagad to visu paglubāšu. Jā, ko tu redzi tagad? Tu redzi tagad kaut ko? Es redzu Annu, Kristu un Rasu. Jo, Haidī, tas nedara. Un tevi arī, bet ne prezentācija. Pagaid, to ir būs. Austri, man tāds praktisks dabas jautājums. Kā tu samanedžēji enerģiju visām tām dienām? Tur bija kaut kāds powerbanks tiem GPS-iem. Es domāju, manu enerģiju. Nē, tikai ierīcēm. Jā, man bija tas lielais ankers, kuru jau kaut kas pārgājienā tu esi redzējis, un arī Džordžam īstenībā tāds bija, tas ir atzīts pa labu. Saules panels ankers. Ankers powerbanks. Un Valdim un Džordžam bija saules paneļi, viņi pielādējās. Bet tur jau nebija zonas, tur tā baigi savādāk nebija ko tērēt. Satelīta messengerīts ēd ļoti maz, viņš 5 dienām reāli pietiek. Pulksteni uzlādēt, fočiku palādēt, bet ar to 20 mAh powerbanku baigi labi gāja. Un kā tev ar tiem inrīču ziņojumiem sanāca nosūtīt viss labi? Pārsvarā strādāja. Sūtīja viņi godīgi 10 minūtēs punktiņu, kur mēs esam interesanti mājās varēja redzēt, un brīdim arī samesēģojāmies ar kolēģiem, draugiem, ģimeni. Tā kā kopumā, jā, ir savas nianses tur pa tiem maksas plāniem un aparātiem. Man liekas, dargo aparātu baigi nav jēga pārmaksāt, bet to varam, es zinu tavu interesi, varam sazināt. Paldies, Ko tu redzi, Austi, tagad? Tu redzi irbas bāku vai neredzi irbas bāku? Es redzu fantastisko irbas bāku. Super, tad labi, jā. Es ielikšu ātri reklāmas pauzi, lai mums beigās nav viss tā kā vienā. Mums ir 2 tuvākās kajaka ekspedīcijas, tā kā, tomēr šī auditorija ir specifika un interesi par jūras kajakiem. Tas veidojums interesantais, tā ir irbas bāki, un tā kā pat neērt atzīties, es vēl līdz pagājušam gadam nezināju, ka tāda Latvijā pastāv. Viņi ir iekšā jūrā, viņi ir apmēram 10 km no krasta, Austri Labomaņa tālāk. 20. Un viņi ir iegremdēti, un viņi ir unikāli. Viņi vairs nav funkcionāli, viņas ir uzlikta automātika, bet agrāk tur dzīvoja vīriņu uz vietas, bet tas oranžais viņi tur gulēja, tur ir, tā kā vieta, kur gulēt un tā tālāk. Un mēs šogad uz turien dosimies, esam saskaņojuši ar ostas pārvaldi, visu tas malko. Un tā kā, ja ir interesi par to pietiekoši unikāls piedzīvojums, tad dodiet man ziņu, kur ir nofiksēti jau datumi. Un tā kā mēs ar Austru tur dosimies un palīdzēsim jums nokļūt. Kas ir unikāli, ka ieeja viņā ir šeit, jo šeit ir vertikāls kāpnes,
Jo tikai viņi arī tajā pašā Baltijas jūrā, ka tur viss daudzās un gāžās, un ja būtu ieeja apakšā, tad tur viss būtu slapš. Tā kā ir jāuzkāpa vertikālam kāpnēm, un šeit ir ieeja iekšā. Ja man atpakaļ tevi kaut kā 12 metri tur līdz tai platformiņai. Jā, viņš ir augsts. Un otrs lielais pasākums ir nākošais, gan ar to pašu Patagoniju mēs taisamies, bet tā kā tur grupa noteikti būs maz, jau uz Irvisbāku mēs braucam 8 vietas, tad uz Patagoniju ne vairāk kā 6 vietas, jo mums ir doma, ka mums ir 2 gidi, lai mēs varam savākt viens otru. Bet par to ir arī rakstīts, ka jābūt ir kaikošanas pieredzei un treniņiem pirms tam, ja jums, teiksim, viņi nav tik liela tā pieredze, ka ir, jo tā tomēr izaicinoši vidi, lai visiem izbūt labi. Tā. Labi, es izskiešu pa pilsētām. Mēs bijām 2 pilsētās. Punta Arenas, tātad Punta, kā es teicu, ir raks. Un Arenas ir smilšu raksts, viņi vēsturiski pirmie iebraucēji apmetās, jo tur bija laba vieta, pirms tam viņi dzīvoja bišķi citā, kur bija vējains un slikts, un čīlieši tā kā tur uzbāzējās, un tāpēc arī šobrīd Magellāņu jūras šaurums ir Čīles pārziņā, un tas tā nav vienkārši, ka tur izbraukt pa Magellāņu jūras šaurumu, tur arī nav viņa jāmaksā par to, tad kā normāls biznes. Es ātri iezīmēšu, kur ir tāda rekori Punta Arenas. Šis te ir Magellāņu jūras šaurums. Es saprotu, ka viņi nebrauc šeit ārā, jo tur ir vējains. Viņi te pieaugš kaut kur vālē vēl. Un tad ir pati Punta Arenasam pāri pretī ir Purvenir. Tā kā brauc uz to ugunzemi, kur mēs bijām, tad var braukt tā. Var braukt uz šeieni, uz to Purvenir. No Reka var redzēt, kāpēc viņi sauc par to rāvu, jo tas reāļums bišķiņ tāds ir. Punta Arenas. Kas ir interesanti, ka tie iedzīvotāji tur ir, mēs lasījām, pat varētu būt, ka pat 50% ir horvāti. Jo vēsturiski tur cilvēki sadzinās, jo atklāja zeltu, un tad viņiem likās, ka tur bija zelts no Eiropas sagāzās cilvēki. Zelta nebija tik daudz, kā gribējās. Un tad viņi visi kļuva pa fermeriem, audzēja aitas. Un tur tā kā Amerikā apmēram tur bija teritorija, ja tu gāji kā fermers, tur strādāja, tad pēc tam varēja viņu tā kā paņemt sev un tā kā saimniekot. Rekuri Punta Arenas pirms Panamas kanāla, ko atvēra 1914. gadā, Reku redzēja to kuģa daudzumu, tas vietējā muzejā. Jo tas bija vienīgais ceļš, kā taisnākā veidā tik no Atlantijas uz Kluso okeānu, jo riņķī pa Dreiku jūras šaurumu neviens nebrauc pie pilna prāta, pirms tā kā atklāja, jo tur ir ļoti smagi klimatiski apstākļi, okeāns sanāk kopā, es saprotu, ka tur tikai tādiem ekstrā klases burātājiem un tiem, kuriem dzīvē visgarlaicīgi, tur cilvēki brauc, jo tur ir ļoti nepatstāvīgi tie apstākļi. Un te var redzēt, kā bija Punta Arenas zieda laikos. Kur viņiem bija 500 gadu jubileja laika atpakaļ, kad Magellāns atklāja to jūras šaurumu, man liekas, 1500 kaut kādā gadā. Pilsēta interesanta. Tas viss, tas kultūra vēsturiskais ir tāds, daudz mājas ir tā kā šķūnīši, tādi noplukuši un tādi daudz reistes, un ir kaut kādi naktsklubi un klubi, kur visi pilnīgi, es nebildēju, nezinu, kāpēc ir melnas durvis, reistes virsū, tāds interesants tas noskaņojums, jā. Nezinu, kas tur iekšā notiek. Vienam naktas klubam bija konkrēts nosaukums Elle, jā. Tā kā, tur meiteņu bildes un tā tālāk viss. Bet kur arī baznīcas smuks, jā. Un tas ir Magellāns, kurš atklāja jūras šaurumu, un te ir arī indiāņi uzlikti, un ar indiāņiem ir smagi. Es pēc tam bišķi vēlāk izstāstīšu, ka viņi faktiski ir iznīcināti, nav vairs indiāņi. Stāsts līdzīgi kā Ziemeļamerikā, bet tad ir vēl smagāks. Grafiti uz sienām smuki, kur arī dzīvojam māju ar esniem, tā kā, ok. Mēs gan staigājām vakarā, es nezinu, par saustiem varbūt mēs nebijām īstajā laikā, bet tā nebija sajūta baigi krimināli, bet tās restu daudzums ir tāds interesants. Daudz restes. Te ir vietējā kulinārija, viņi ēd empanadas, tad lieli pīrādziņi ar horno ir tā kā lielopu gaļu vai frita, manuprāt, ir kartupeļi. Ja tā kā viņi cepis tādas svaigas, pīrāgs tās liels, kaut kā 2 eiro gabalā maksāt, mēs tos arī ēdām. Šitam bija gan. Starp Belašu un Šupreku. Jā, bet ne tik taukains, viņam bija iekšā gaļa, sīpola un ola bija, tāds gruntīgs. Tagad ir konkursa jautājums ātri, lai mums bišķi interesantāk. Ko Austis jūsuprāt šeit dara? Kur viņš atrodas un ko viņš dara? Maina naudu. Jā. Nē, izskatās, bet nē. Naudu tu nemaini, bet labi. Nemaini naudu. Dzelzceļa stacija.
Nu, maina naudu pret biļeti, tā ziņā ir taisnība. Tas gan. Jā. Man sakot, Ausis pērk biļeti, bet uz kurieni viņš pērk biļeti? Nē, nevis uz kurieni, bet kam viņš pērk biļeti? Valdi. Arī, jā. Kādas versijas, kā viņš varētu tikt biļeti? Varbūt šeit ir tā kā atslēgas, nezinu. Uz muzeju kaut kādu iet skatīties. Jā, tas ir kaut kāda veida muzejs. Un šī bija tā lieta, kad es kaut ko ieraudzīju pirmo reizi savā dzīvē. Es diezgan daudz, kad ceļoju, bet šī bija pirmo reizi. Tas ir muzejs, bet šeit ir grūtāk saskatāms, bet tas ir muzejs šeit. Tātad tie ir kapiņi. Tie ir kapiņi, tādi lieli kapiņi un vēsturiski kapiņi. Restīvi kapiņi kā vieta, kur apmeklēt, bet dzīvi kapiņi. Nevis tā, ka viņi ir joprojām cilvēkiem, tur piederīgie, viņi iet visu kop. Un, lai iet šajos kapiņos, jums jānopērk biļeti 5 eiro apmēram. Ja? Un viņiem nosaukti Sāras Braunas vārdā. Šī ir Sāra Brauna, viena no bagātākajām atvaitnēm, kas bija Punta Renesā. Un kurai ir latviešu izcelsme? Viņi dzimusi Talsos, sasodīts. Ebreji asins, jā, viņi tur aprecējās ar to vietējo džeku kaut kādu, un tad tur tā. Bet, pa lielām, tie stāsti tur nav tik rožaini, jo viņi bija, tie vietējie bagātnieki, kur arī lielā mērā bija tie vainski indiāņi strīžmīgas. Tā kā pirmoreiz dzīvē pirku biļeti uz kapiņiem. Okidoki. Vēl viens ātri jautājums. Pa labajā pusē šeit tās restas. Kas tā piestāde varētu būt jūs prāt? Striptīz bārs. Jā, varētu būt, bet nē, nav striptīz bārs. Nu, tad skola. Lai neizbēg ārā? Nē, vēl kādu versiju iedodiet. Policijas iecirknis. Tas ir hostels. Mans hostels, kur es dzīvoju. Es pienāku, es nesaprotu, kur ir mans hostels, un tad tur viņiem ir kameras, tad atverās Dzels vārtu, un tāds saka, jūs hosteli? Es saku, jā, nāciet iekšā. Magical Patagonia hostels saucās. Tur ir tāds niķis, ka viņš tad ir šur tur virsāk, šur tur neliek. Tad nezinu, kā to var uzminēt, tur ir hostels. Un tā kā vēl viena specifika vietējā bija jautā. Labi, otra pilsēta ir Porto Arenas. Porto ir tā kā osta, un šī osta radās, jo te audzēja aitas, un viņiem vajadzēja kādā veidā tās aitas tā kā vest, un vilnu vai paša aitas tā kā vest pie klientiem. Viņš domāja Puerto Natales. Porto Natales, paldies tev, jā. Porto Natales. Riko vecais moliņš, kas iet uz galu. Šobrīd Porto Natales ir ieeja Torre de Spainas dabas parkā, kur dzenās visu pasaules tiem smukiem torņiem, ja mēs paspēsim, būs arī torņi. Grafiti, mašīnas vienkārši, kuras neiet, tiek pamestas ceļa malā, un tur viņi daudz un viņi stāv, neviens viņam vajag nekreņķē. Šis ir svētais kaut kas zvejnieku aizstāvs, ja. Kas saka, tie, kas iet jūrā, tur ir maz neticīgo, ja, tur viss ticīgi. Osta bija iespaidīga, mēs ielīdām pa maliņu ostā, dabūjām šilpienu no vietējā džeka, kas sargāja, bet, redzēju, uztaisīja smuku, bija daudz tie kuģi priekš tā pasākumu. Par pamatiedzīvotājiem, tajā uguns zemē, ko es rādīju, dzīvoja indiāņi, un viena no ciltīm, kas tur apdzīvoja, ir Selkam cilts, bet viņi ir pilnīgā izzudusi, faktiski viņi ir iznīcināti, tā prastāk runājot, viņi ir izskauti. Bet tādā brīdī, kad gadsimta sākumā parādījās Baltie, tur bija aitas, un viņi kā indiāņi nesaprata, ka tās aitas kādam pieder. Un viņi viņus tā kā medīja, un tad, protams, neviens jau tur nesēdās pie galda un nestāstīja, ka tā nevar darīt. Un faktiski bija tā, ka Baltie, kas bija turīgie, viņi pat algoja citus baltos, kas vienkārši brutāli viņus izšāva. Tur diezgan smagi tas stāsts ir. Toties šobrīd ir nopirkt daudz un dažādas suvenīrus ar viņiem. Te ir dažas vēsturiskās bildes, jo, kas ir interesanti, mēs ar Austu bijām tajā klimatā, viņi staigāja diezgan papliks, sievietes vispār aplika augšiņu, un vīrieši tur dažreiz, kur ir, varbūt tas ir vaisāks kaut kādās ādās, ja. Šie te ir, viņiem bija iniciācijas un tādi kaut kādi auglības rituāli, ka viņi pārģēbās un krāsojās, ja, arī, kad es parādīšu pāris bildes, šeit fotografijā, viņi ir kaili, un te viņi krāsojās un vēl kaut kā ļoti, ļoti interesanti, jā. Suvenīri šobrīd daudz. Tie apakšā tie dažādie veidi krāsojumi, kā viņi tur izpildījās. Selknam. Te vēl pāris bildes no hosteļa, ja, kur ģimene ir.
ar loku visu. Tā kā tie pamatiedzīvotāji stāsti diezgan līdzīgi pa pasauli un skumji. Ja interesē bišķiņ, tā kā dziļāk, tas tad arī var vienkārši iegooglēt YouTube, tur 6 minūšu bildi par to, kas ir noticis. Tur nav nekas vaigais Latvijas harmonija, bet, ja interesē tā tēma, tu var apskatīties. Okidoki. Mēs par jūru to sadaļu esam beiguši. Es pēc tam devos uz kalniem, un es arī rakstīju, ka es tikai iedošu bišķiņu arī tā kā savu to pieredzi par pasaules slaveno Torres del Paine dabas parku. Tur ir viņu iebraucot Čīlē, tur rakstīts, ka tas ir pasaules dabas, 8. pasaules brīnums. Un kā tas izskatās? Tas izskatās šādi, ka jūs nonākat klāt pie viņa, ja? Bet dzīvē, atsakot, sākšu no šī gala. Manā galvā bija tieši šis, wow, tā ir vieta, kur var aiziet, tur pameditēt, tur būt ar sevi, tur nekurieni, tur viss dabas spēks. Ja? Tas ir tas, ko tu reiz no sociālajiem tīkliem. Bet, kad tu aizbrauc tur, tad izrādās, ka tur, lai tu izietu trekā, tev jau jānorezervē naktsmītnes, bet tā, ka visas naktsmītnes pa trekiem, kad tu gribi iet kaut kur. Mēs domājam, labi, tad jau jānorezervē. Un mēs ar Austu paskaidījām tām. Tur ir 2 kompānijas, kas menedžē to visu dabas parka palikšanas vietu. Un palikšanas ir pat telts vietā un līdz hosteļiem un līdz pat, es teiktu, tādiem ļoti labiem hosteļiem. Visur ir Wi-Fi, visur ir siltais ūdens, tā kā, viss tā kā riktīgi pilns servis. No rīta, kad es ieraudzīju to autobusu apjomu, kas tur gāž iekšā, tas tā kā saprotu, jā, laikam es kaut ko esmu pārprats vai es neesmu baigi pētījis par to, kā tur ir. Ko es vienkārši šogribu pateikt, ka ja jums tas tā kā nesit nervos vai jūs esat gatavi iet ar milzīgi daudzumu cilvēku skaitu un visu laiku būt kopā un redzēt, ka mums to skaisto skats ir ok, bet ja jums kā man, jūs gribat aizbraukt uz nekurienu un pabaudīt, tur nav tā vieta, vismaz par tiem maršrutiem populāriem. Es parādīšu bišķi. Ja iebraucot uzreiz ienāk 2 rangeri uzpas, kuram ir biļeti, kuram nav biļeti, kuriem nav tos ārā, viņiem jānopērk, viss tāds rīktīgs samanģēts viss pie tā apjoma. Nautiņi lielie nāk un nāk un nāk. Jā, tā kā šādi ir tā bilde, ko es redzu sociālajos mēdījos, un es aizbraucu uz turieni, un tad tas, kā tur izskatās šādi. Es tur, jā, vienkārši tas ir, kaut kur jānāk. Aha. Mēs joprojām redzam sarkano tekstu. Tā ļoti daudz cilvēku. Var sakot, vietējais rangers, kurus uzrakstīju, viņš saka, ka tur dienā augšā uziet apmēram 1000 cilvēku. Viņš jau tur nezinu, jokoja, nejokoja. Viņš saka, katru dienu kāds salauž kāju roku. Protams, tāpēc, ka tur ir taka un visi cilvēki dažādas fiziskās stāvokļi. Bet, restīvi, ja jūs vēlties turien doties, tad ļoti laicīgi ir jāplāno faktiski gadu iepriekš jānopērk atļaujas tiem visiem maršrutiem, jo es atpakaļ braucu ar spāņiem un runāju, viņi 4 mēneši pirms tam bija mēģinājuši sabukot, viņi neko nedabūja tiem maršrutiem, kas ir. Nesezonā ir tukšāks, kad nav vasara, bet nesezonā savukārt viņi nelaiž viens pašs cilvēks, jums ir jāņem vienkārši gids, kas atkal ir papildu izmaksas. Es parādīšu, kā tur izskatās, vienkārši, lai saprastu to lielo bildi. Tātad šeit ir tas, kur jūs atbraucat ar busu. Tad tas populārais, tas, kur nav vajadzīgs naktsmītnes, šī sarkanā desa ir tā iešana uz tiem torņiem, kur bija tās cilvēku visi skudru pūžiņi. Jā, šīs ir populārākais maršruts. Tad otrs populārākais ir W, šis, kur ir ledājs un torņi. Ja? Un tad viss tāds interesantākais ir 7-10 dienas, jūs sportiski pieļauj variet iziet 6-7, ir šis te riņķī zilais, kas ir O-ring, O-circuit. Bet atkal, tad jums ir katrā konkrētā vietā jābuko vietas. Tas nozīmē, ka, tā kā man patīk kalnos iet, kad es eju un cik es noiešu, gulēšu, tad man tas noteikti nedara. Līdz ar to es nelīdz iekšā tajā skudru pūžnieks izskrēju riņķī. Un man jāsaka, ka es biju apmierināts ar to, kur es izskrēju, jo es redzēju torņus no tāluma un bija jocīgi iet pa taku, kur neviena nav un zināt, ka tur ir tagad 1000 cilvēkiem, kas tur ir tajā galā. Es izgāju riņķī un paliku pats nekurienē. Un šis arī ir tāds, faktiski, es teiktu,
kad es teiktu, ka tas ir tāds pusnelegāli, jo faktiski dabas parkā nav atļauts nekur palikt, kur nav speciāls vietas. Un tāpēc var saprast pie tā apjoma, un arī tas, ka tur ir bijuši daudz arī ugunsgrēki. Austi tur viens mēģina ielīst iekšā, ielaid mačiks, man liekas. Jā. Ja? Nu, tā kā man bija labi, es dabūju savu vientulību, es dabūju savu tādu foršu vēju, un tur bija zvēra un vispārējais. Tā kā var atrast arī lietas riņķi, kur ir Mārs, kurš tikko pievienojās, viņš arī tur bija. Un īstenībā, Patagonijā ir daudz smukas vietas arī citur, tā kā nevajag obligāti dzīties uz Torres del Paine. Toriņi tur ir, bet arī nejāgā daudz cilvēku. Jā. Gar malu pastaigājoties arī smuki skati, un tur arī patiešām šeit es satiku kaut kādus 7 cilvēkus uz tā, kas tikai. Un tad otrā dienā es vienkārši biju ļoti interesanti, man bija vienmēr līdz karti, man bija mērķīgi kartas, apskatījos, ka šeit augšā iet ceļš, un šeit otrā pusē iet ceļš. Un pa vidu iet upe, un tie bija ceļi tādi, ka viņu upes nevar redzēt. Un es vienkārši izlēmu, ka es to vienu dienu iešu pa upes gultu līdz galam. Un tas bija ļoti arī foršs maršruts, nebija neviena, bija tikai daugšņaini krūmi un zvēri, guanakos. Tas bija arī tāds foršs meditatīvs pasākums. Vienkārši takas nebija, šur tur bija zvēri izmīdījuši, bet, kā saka, vienmēr var atrast vietas, kur var atrast arī mazāk cilvēku, ja teiksim, ir tāda iespēja. Tas arī bija smuki, un cilvēku nebija, un es dabūju savu vientulību, kur ir guanakos augšā. Tā. Labi, pārsējām pāri, jā. Atvainojos par to, ka tie video neaizgāja. Tas ir mums, man primāri vajadzēja pārbaudīt, bet tās tehnoloģijas dažreiz, viņas ir par sarežģīti priekš manīm. Bet jā. Es vēl pabeigšu ar to, ka vairāk par to, kas mums notiek, ir mājaslapā, kur šobrīd arī diezgan slinki. Es vēl neesmu ielicis šīs aktuālās lietas, bet vēl viena lieta, ja jūs neesat vēl mūsu WhatsApp grupas listē, es runāju par to komunu, tā doma ir, es vienkārši šobrīd gribu redzēt, cik tas ir aktuāli cilvēkiem, ka mēs katru mēnesi taisam šīs kaut kādas sarunas par dažādām tēmām, par dažādiem cilvēkiem. Uz nākošo reizi es vēl neesmu sazvanījis, bet domāju par Dīdzi Krūmiņu, kas ir ziemeļu džeks, kas ņemās ar suņiem, varbūt viņš var pastāstīt, viņam tikko bija tikšanās klātienē par augstumu un par visu to. Es pieļauju, ka visi varbūt nav bijuši. Ja? Tā kā būs martā vēl viena tikšanās arī par citu tēmu. Ja, ja jūs gribat zināt par aktuālo, dodiet man ziņas, jūs pievienošu WhatsApp grupai, kurā nav čata, kurā ir tikai paziņojums par aktuālo, vai jūs esat lietas kursā. Ja? Un es iespēšu vēl vienu reklāmas pauzi, kas mums ir burtiski tagad, kur mājā būs solo kanoju pāriem, diezgan specifiska programma, uz kuru nāk pāri. Nav būtiski, vai jūs esat kopā 25 gadu vai 6 mēneši, jūs esat pāris, jūs esat kopā. Tad šī programma tieši domāta cilvēkiem, kuriem ir savstarpējās attiecības, solo kanoju, kad es braucu savā kanoju laivā, un tad viņi tad bišķiņ tā kā pašķetīna savu dzīvi, saprot, kas kur ir, vai kas kur nav, un tāda no sēdienas rīt līdz sēdienas vakaram. Tā. Kādi jautājumi var par šo vai to, vai apsies 3 minūtes vēl skaisti? Tu Valdi bija ielicis, kad jūs nākošu gadu arī taisīsiet, un ka tur, ja tu esi airējies, tu vari piedalīties, bet, man no jūsu stāstītā, vispār nelikās. Es varu izvēlēties vai nosalt, vai tikt apēstai ar tā roņa, vai ledus. Ja tev līdzi ir pingvīns, roņa sēdīs pingvīnu. Jā, tas jāskatā. Zini, kā Anu baigi imsa, man pat tevīm vismazāk bažas. Es vienmēr atceros, kā tu Igaunijā pa tie ģilniņiem brauci un tu dziedāji, vai tu cik tu biji atslābināti par to visu? Nē, man neliekās, ka šitas būtu tāds, man liekas, ka tur ir tāds, protams, izklausās ļoti vilinoši no vienas puses, bet no otras puses, tur tomēr tas augstums, un viss, kā jūs paši teicāt, ja tomēr apgāžās, tad ir baigi lielāks ziepes. Vienmēr kaut kā, šī ir viena no lietām, kas man liekas pašam vienmēr smieklīgi, tu gribi izstāstīt, tā kā baigi, lai visi baigi piesātinātu, un tad domā, kur ir tie cilvēki, kāpēc viņi nebrauc? Es tev pateikšu tā, ka ar to augstumu nebija, man tas video, kas negāja, kas bija pārsteidzoši, ka pie paša ledāja, kuri visi, teiksim, gāžās iekšā, mēs braucām faktiski bez neoprēna cimdiem, es uzvilku kaut kādā brīdī, bet nebija tāds stindzinošs vai ledains vējš, tur bija salīdzinoši silts.
No rīta teltī vasarā bija 6 grādi, bet joprojām 6 grādi, bet tā kā augstums es teiktu, ka nebija tas, par ko. Es arī biju domājis, baidījies, nezinu, Nu, viņa nebija vasara mūsu sapratnē, protams, ka nebija vasara, ko mēs kritiķinājāmies, bet pa augstumu nebija kritiski. Par vēju un viņiem, jā, viņi tur ir, bet atkal mēs redz uz Patagoniju, mēs arī izsūtīju cilvēkiem, tu biji tajā sarakstā, tajā grupā ir 20 cilvēki, kas izsūtīja, un tie visi bijuši vai Igaunijā, un es zinu tos cilvēkus. Man jau arī, mums jau vairs nav tas vecums, lai līstu uz Ziepēs ar Austru, mēs tā kā bišķi izvērtējam to, kas ir, un līdz ar to arī, ja tas brauciens būs, tad tur, nu, ja būs cilvēki, tad tur būs noteikti 2 gidi no mūsu puses, jo doma bija, ka tas JP būs viens no mūsu gidiem, bet kaut kā viņš mūs nepārliecināja. Viņš kaut kādā baigā čiliņā tur bija kaut kā. Mēs tad domājam, ka mēs skatīsimies vairāk uz Latvijas kompetenci. Uz vietas. Tur mēs zinām tagad, kas kur ir, kā tur notiekās un nu tā. Tad izņemot to, ka Patagonija tur viss tālums un tas jau vien, kad kartē var iezīmēt, es tur biju, bet no tā, kas ir redzēts un piedzīvots, kaut vai tāpat Igaunija ļoti, ļoti skaista. Kā jūs lidot uz turieni? Tieši dēļ tā, kas tur ir. Tur bija tā, kad no 10. Tā ir liela dilēma, jo gan laika ziņā, gan naudas ziņā, jo zikā mēs jau arī salikām kopā, es jau rakstīju, mēs salikām kopā to izmaksu, viņi ir jaudīgi, viņi ir starp 5,5–6 tūkstoši eiro. Tāpēc, kad gan tā lidošana, gan arī uz vietas, mēs arī atteicāmies no tā gīda, kas vēl mums piedod klāt cenu. Bet tas kuģis un tas vietējais džeks, kas tur ir, mums viņu vajag. Mēs nevaram bez viņa restīvi tur to visu, jo tur nav tā, ka viņš ir vienīgais faktiski, kas tur brauc ar kajakiem. Tādā ziņā tas ir ekskluzīvi. Bet, mana viņa vēl būs sarunas, domāju, ka mēs jau kaut ko no tādas cenas varētu dabūt lejā. Bet, rēķina 2 cilvēki no šejienes brauc savu jau vien, tur jau senāk. Tā kā, bet vai ir vērts? Tās ir 10 dienas uz ūdens, tas ir otrs pasaules gals, bet, protams, tie ledāji un viss, tas ir, citur nekur pasaulē. Tas kokteils kopā, jo katru atsevišķi to ķemmi, to krābi, 8 kāju un ledāju, jo tu visu kaut kur var dabūt. Viss tas kokteils kopā ir tāds wow. Jo redz, tur ir tās 2 daļas. Pirmā ir tās seafood un glacier, kas ir, ko var aizbraukt un dabūt ar Kamilo, viņš vienkārši norganizēs. Bet mums jau interesē tā marinēlī daļa, ka tu patiešām sapako kajakus, tu brauc pats. Un atkal no tāda drošības viedokļa mēs esam ļoti daudz arī iztestējām, visu inrīču, visu tādā ziņā mums tur tā kā sirds mierīgi, ka tur, kā var notikt. Baigie, riski ir visur, bet tajā kanāla arī, ka mēs braucām vēju pūšu, mūsu gadījumā viņi pūš pārsvarā uz krastu, tā kā mēs jau gar to krastu arī tur laizījāmies, tikai tur, kur bija šķērsām jābrauc, braucām. Nebija jau tā, ka mēs kanālam pa vidu apājām. Nē. Negribējās kaut kā, jā. Tā kā Anna jāizdomā, vai tu to vari, jā, tā kā man tas, jā, bet jā, mēs te. Kas vēl? Kā pārējiem, jā, vai kas vēl par to? Jo, redz, ja arī brauks, ja tā blīts savāksies, tad noteikti, ka tur ir bišķiņi jāpatrenējās, bišķiņi jāapstās, bet tur jau tāpat kā Igaunijā. Tev ir jāzina, kā glābt, tev ir jāzina, kā turēties kopā, tāpat viss tā badīs sistēma. Tad faktiski viņš ir tāds pats, tikai bišķiņi citos apstākļos. Jo Igaunijā jau iepūš tur pat vairāk plūstoši viņi. Te viņi bija tādi lielāki, viena diena bija tāda, ka viņi bišķi, varētu teikt, ka lūza, bet viņi ir pārāk lieli. Igaunijā viņi ir pat asāki, viņi tāpat vairāk lūst, ka tev jāsāk balstīties. Bet mērogs, protams, mērogs iedos savu cieņu. Tā ir. Labi. Kas vēl? Kur Austras paliktajā? Galnos. Piedod. Rudolfs prasa. Austram nebija laika kalniem. Austras prioritizēja jūru un aizšāva mājās, atstāja valdi vienu. Jā. Austram bija korporatīvais pasaulē. Viņam ir fiksēts selfinājums cilvēkam. Es esmu vairāk citā pasaulē. Izslēdz Austu ierakstu ārā, tagad būs ok, vienkārši viņš tāpat jau garš tur jau mēs. Rudolf, tu kaut ko vaicāji, jā? Jo mums šogad...